Visbrīnišķīgākajā laikā gadā, kad ar cerību pilnām acīm ļaudis apņemas kļūt rūpīgāki, censties sasniegt savus mērķus vēl sparīgāk, pašā Rīgas centrā, Esplanādē, ik katram bija iespēja paveikt vienu no sirds siltākajiem darbiem. Par to parūpējās uzņēmuma For Finance zīmola SMS Kredit LV labdarības iniciatīva Labie darbi LV. Jauna gada sagaidīšanas laiks ir tas mirklis, kad mēs īpaši ticam brīnumiem un ar lielu cerību sirdī sagaidām to, ka nākamais gads mūsu priekšā pavērs jaunu iespēju durvis un tajā piepildīsies viss, pēc kā tik ļoti ilgojamies. Kad jūs pēdējo reizi tuviniekiem, pirmajai skolotājai vai kaimiņam sagādājāt pārsteigumu, kas silda sirsniņu un šo laiku liks atcerēties aizkustinājuma asarām acīs vēl daudzus gadus? Bez maksas nobalsojot par kādu labdarības iniciatīvas decembra projektu konkursa Labie darbi LV dalībnieku, Esplanādē ik katrs varēja nofotografēties un savu foto ar Labie darbi LV rūķu starpniecību nogādāt jebkurā Latvijas malā. Labdarības iniciatīva Labie darbi LV šajā laikā, organizējot bezmaksas apsveikumu vēstuļu sūtīšanas akciju, vēl sniegt iespēju mūsu valsts iedzīvotājiem apsveikt vistuvākos un vismīļākos cilvēkus, kuriem ikdienas steigā mums nevienmēr ir brīdis piezvanīt, uzrakstīt un pateikt vārdus, kas silda sirdi. Atsaucība tik tiešām bija iespaidīga. Jaukus, sirsnīgus un uzmundrinošus vārdus kopā ar savu fotogrāfiju saviem mīļajiem aizsūtīja vairāk nekā 2000 cilvēku. Tieši šādi sirdsmīļi darbi arī mudina domāt labas domas, saņemties spēku atbildīgiem soļiem ikdienā un arī ar labdarības iniciatīvas Labie darbi LV atbalstu realizēt pat visdrosmīgākās un pārdrošākās idejas. Labie darbi LV komanda no sirds novēl visiem Latvijas iedzīvotājiem, lai jaunajā gadā piepildās viskrāšņākie sapņi un realizējās vispārdrošākās idejas, lai ikdienā apkārt ir tikai tie cilvēki, kuri atbalsta personīgu mērķu sasniegšanā un iedvesmo tiekties pēc aizvien augstāko virsotņu iekarošanas. Lai labiem darbiem bagāts jaunais 2015. gads, jo tikai kopīgiem spēkiem mēs varam veidot mūsu valsti, Latviju, par labāku vietu, kur dzīvot.